Mani sauc Mārtiņš Meijers, es esmu izrādes Runcis Zābakos režisors un kopā ar Dailes teātra studentiem, jaunajiem topošiem aktieriem, mēs veidojam šo izrādi visjaunākajiem skatītājiem. Tā sakot, teātris ir jaunības māksla. Un arī šis pats Runča Zābakos stāsts, viņš ir par jauna cilvēka ceļu uz drosmes iegūšanu. Un tas ir arī kaut kas, savā ziņā tas ir stāsts arī par šiem studentiem. Man ir vienmēr fascinējis tā mistiskās spējas, kuras piemīt dzīvniekiem, kuras piemīt suņiem un arī kaķiem. Un daži pat saka, ka kaķos iemiesojas kādas dvēseles no citiem laikiem. Un man tieši kaķu tās mistiskās īpašības, ka viņi vienmēr nokrīt uz 4 pēdām un viņiem ir 9 dzīvības. Tā ir tā lieta, ko laikam cilvēki varētu pamācīties. Un arī tieši mazi bērni no dzīvniekiem var pamācīties to drosmi un nekaunību mesties dzīvē un piedzīvot dzīvi, kādu viņi ir. 3 vārdi, ļoti grūti 3 vārdi. Tā, jā, kas pirmais nāk prātā? Drosme, pārvērtības un mīlestība.